Labdien, mīļie kolēģi, draugi, sadarbības partneri, zinātkārie un ziņkārīgie, visi tie, kuri pievienojušies mūsu šīs dienas semināram Kultūra izglītības programmas Latvijas skolas soma, jaunumu, rezultātu un tālāko darbu apspriešanas reizē. Mēs ļoti priecājamies, ka ir tik kupls pulks dalībnieku un ka jūs esat atraduši iespēju starp sirsniņu pilnu rīta pusi skolā un mīlestības pilnu pēcpusdienu mājās ar ģimenes locekļiem šo brīdi pavadīt kopā ar mums. Jo Latvijas skolas soma patiesībā ir tāds mīlestības darbs, ko sabiedrība, valsts ir izveidojusi, izauklējusi un kas darbojas visā Latvijā un kā mēs varam spriest pēc dažādas informācijas, nes mums daudz prieka. Šodien runāsim gan par praktiskām lietām, gan par saturu, gan par komunikāciju, bet vispirms mums ir mīļš viesis un mūs uzrunās Valsts izglītības satura centra vadītāja pienākumu izpildītāja Inita Juhņēviča, kuru mēs pazīstam arī jau no iepriekšējiem Latvijas skolas somas darbības gadiem. Inita, vai tu esi ar mums? Jā, Aija, sveiki! Vai mani dzird un redz? Jā, izskatās, ka viss ir kārtībā, brīnišķīgi. Sveika! Jā, sveiki, Aija! Prieks, ka uzaicinājāt, prieks par iespēju uzrunāt jūs, godātie semināru dalībnieki, programmas Latvijas skolas soma entuziasti. Un šodien uzrunājot jūs, man atmiņā ir tas laiks, kad Latvijas skolas soma tikai spēra pirmos soļus. Un mēs ļoti priecājāmies par pirmajiem programmas rezultātiem. Man liekas, ka jau toreiz sapratām, ka tas ir Latvijai un mūsu skolēnu kultūra izglītībai ļoti nozīmīgs projekts. Bet, protams, bija bažas par to, ka finansējums varētu beigties un labi iesāktais ceļš pārtrūkt. Bet šodien man ir iemesls priecāties, tāpat kā mums visiem, par to, ka tā nenotika. Programma ir ieguvusi stabilu finansējumu, stabilu mājvietu Nacionālajā kultūras centrā un veiksmīgi darbojas jau 6. gadu. Tagad, atverot programmas mājaslapu, aizraujas elpa no tā, cik dažāds, daudzveidīgs un skaitliski liels ir kultūras piedāvājums mūsu skolēniem. Man šķiet, ka arī 2023. gads ir bijis zīmīgs ar to, ka programma Latvijas skolas soma ir ierakstīta izglītības likumā, un tas jau izklausās nopietni. Būtībā tā ir kļuvusi par izglītības programmas apguves neatņemamu sastāvdaļu. Arī Latvijas skolas somas pasākumi palīdz sasniegt izglītības standartos noteiktos mērķus. Ar tādu valsts apmaksātu iespēju skolēniem līdztiesīgi un bez maksas pieredzēt kultūras norises, iepazīt daudzveidīgas Latvijas kultūras vērtības, mēs šobrīd varam tiešām lepoties. Jo, manuprāt, nav pasaulē daudz valstu, kurās skolēniem šāda iespēja tiek dota. Tomēr programma Latvijas skolas soma, lai gan ar iekļaušanu izglītības likumā kļuvusi par formālās izglītības sastāvdaļu, sniedz skolēniem pavisam citu pieredzi nekā mācību stundas, kurās mēs apgūstam tēmas, saņemam vērtējumus. Kultūra veido mūsu emocionālo pieredzi, iedarbojas uz mūsu jūtām, un bieži notikumi vai mācības, kuras aizskar mūs emocionāli, iemāca vairāk nekā faktu apguve par noteiktu stundu tēmu. Labas kultūras un mākslas izpausmes mums neļauj palikt vienaldzīgiem un bieži liek aktīvi rīkoties, un man šķiet, tas ir nozīmīgi. Tādēļ esmu pārliecināta, ka Latvijas skolas soma pasākumi veicina skolēnu personības izaugsmi un pilsonisko aktivitāti. Māca viņiem pārdomāt un aktīvi paust savu viedokli, attīsta radošumu.
Manuprāt, programma Latvijas skolas soma ir piemērs labai divu nozaru kultūras un izglītības sinerģijai. Un Valsts izglītības satura centrs, kur šobrīd pārstāv, vienmēr ar prieku ir sadarbojies ar programmu, no savas puses sniedzot atbalstu programmas popularizēšanai un norisei. Tieši uz tādu sadarbību ceru arī turpmāk. Nobeigumā es gribētu teikt lielu paldies programmas vadītājai Aijai un visiem daudzajiem skolēniem, programmas Latvijas skolas somu koordinatoriem skolās un pašvaldībās par to, ko kopā esat līdz šim paveikuši. Lai šodien veiksmīgs seminārs, lai veiksmīgs turpmākais darba cēliens, lai izdodas apgūt šobrīd tiešām lielo pasākumu piedāvājumu, lai pietiek laika, pietiek enerģijas un katru reizi, lai mēs spējam piedāvāt mūsu skolēniem tieši to, kas īstajā brīdī bagātina viņa emocionālo pieredzi. Veiksmīgi! Sirsnīgs paldies! Ja mēs būtu kopā, tagad būtu vētraini aplausi. Paldies, un lai skaista atlikusī diena. Es ceru, ka kādu brīdi vēl būs ar mums, jo mums ir padomā ļoti, ļoti interesanta programma. Vispirms stāstīsim mēs, programmas komanda, un tālāk būs skolu pieredzes stāsti, kurus mēs gaidām arī ar lielu nepacietību, un kas arī dalībniekiem parasti ir visnoderīgākie un visiedvesmojošākie. Paldies, Inita!